Bioreaktors tā ir tāda iekārta, kur ar mikroorganismu palīdzību mēs mēģinām iegūt produktus, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Produktus un procesus. Šie produkti varētu būt, piemēram, gan pārtikas piedevs, gan auga aizsardzības līdzekļi, augsnes bagātinātāji, tie var būt arī farmacistiskie preparāti, dažādas vakcīnas gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, arī procesi, kā piemēram biogāze. Un šie procesi un veidi, kādā veidā var izmantot mikroorganismus, ir ļoti daudzveidīgi. Piemēram, tagad mums gatavojas viens pasūtījums, iespējams, ka viņš būs pasūtījums no Serbijas par mikroorganismu izmantošanu, tad bioreaktors šādām vajadzībām derīgo izrakņu ieguvē. Un šie veidi, kā tiek iegūti, kā mēs izmantojam mikroorganismus, paliek aizvien daudzveidīgāk, jo šis produktu klāsts, ko mēs iegūstam ar mikroorganismiem, arī paliek aizvien vairāk. Bet mikroorganismiem ir tāda lieta, ka viņi diezgan prasība pret apkārtējiem vidas apstākļiem. Piemēram, temperatūra pietiek izmainīties temperatūrai pa 1 grādu vai 1,5 grādu, un viņu efektivitāte, augšanas ātrums var palielināties pat 30%. Tāpat arī viņi jūtīgi ir pret vidas skābumu, gan arī skābekļu daudzumu, lai viņiem būtu ko elpot, un arī šis skābeklis nevar būt pat daudz, ja viņi būs pat daudz, tad viņi atkal ražos ne to produktu, ko mums vajag. Bet pats lielākais izaicinājums bioreaktoros ir tas, ka jābūt ir steriliem nosacījumiem. Kāpēc? Ko tas nozīmē? Ja mēs vienkārši bioreaktoru kārtīgi nenosterilizēsim to telpu, kur tie mūsu mikroorganismi, ar ko mēs gribam iegūt produktu, tiks kultivēt, tad tur savārosies cits mikroorganisms. Tad mežonīgie raugi, kas te staigā mums apkārt, un gribot iegūt kāds smalku biosintēzes produktu, mēs iegūsim vienkārši kaut kādu mežonīgo raugu. Mums kā bioreaktoru ražotājiem jānodrošina šīs prasības, lai klients, pasūtīties, kurš pēc tam izmantos bioreaktorus kaut kā ražošanai, lai viņš šīs prasības varētu nodrošināt.